Miljonārs iemīlas VIP viesī, kura izrādās nabaga tīrītāja, un ko viņš izdarīja? Miljonārs kļūdas par VIP viesi luksusā apģērba partijā biedru parādu mājas ķermeni. Pirms sāksim ar stāstījumu, lūdzu komentāros norādiet, no kādas pilsētas jūs skatāties. Iesākjam! Emilija Lēna bija apstrādājusi Aštona mājas māru stūru ar savu parasto apsargāšanu, ar galu zem zemes, želtām jūtām un spridzinātu spriedzi apakšā. Partijā bija luksusā apģērbu balss ar aizjūtām dzīvniekiem, ģermeniem, nāves un astronautiem apģērbtos kā biznespersonas. Bet Emilija bija neapģērbtā. Tā apģērbs bija tiesīgs. Stūra pilsētība arī. Un viņas atbildība bija tāpat neredzama kā viņa. Vienalga kāds stāvēja viņas aizpuse. Glītā Itālijas zīda koka šampanis glāze, brīnišķīgs kolons un grūts, debesis skanis. Vai viņš bija tiesīgs? Viņš bija tāpat kā tāds, kas bija iespējams redzēt tādu stāstu. Emilija atstāja mopu un aizstāvēja, turpinot apstrādāt stūru. Tā bija Gabrielas Norts, miljonārs, Nort Enterprises uzņēmuma CEO, vakara hostis. Viņa skatījās uz viņu un saprasta, ka viņš domā, ka viņa ir viesis, apģērbties par ķermeni. Emilija augšā apstrādāja vienu skroju un, turpinot strādāt, teica: es esmu tiesīgs, ka esmu iespējams iegūt šo ķermena lomu. Šis vīna zīds stūrā man tikai aizraudzīja. Gabriela, kas jums pažems, sāka rīt kājums, kurš vēl man bija parāds. Toti esat tā vēlāks kāds nepieciešams gasts. Visi kājumi ar kostumiem, kuri ir kājas. Tūlīt esu saņemtu kostumu no sārdzības, sāka viens ar brāli. Tāpēc, ka esu vēl man vārds, sāka viens ar brāli. Es esmu izprieksmīgs. Tā kājums, kurš vēl man bija ar vāku, kurš bija apsārtis. Tā, esmu izprieksmīgs. Tā, tūlīt esmu ielaisties uz pārs.
Es sāku domāt, ka tu esi šīs vīstības labākā daļa. Viņa nomašīgi klusēja savu galvu. Un tu esi miljards, kas domā, ka komplimentē kostīmu, kurā ir apvienota dzīvnieku apsaimniekošanas darbinieki. Sekunda klusēšanas Gabriels klusēja, izteica pārsteidza un teica, labi, tu esi laba. Tu manam apspriedi, ka tu esi kāds no šo kostīmu apvienojumiem. Tikai apspriedi, jā, teica viņa klusēdama un klusēdama. Izdarīt, ja tas būtu patiesība. Kāds kārtula. Viņš piedāvāja viņai šampāņu. Vai tu gribi pievērst Miss Lane? Emilija Lane. Patiesi, tas kāds spīšu nosaukums. Tagad tas ir ideāls. Kostīms ar spīšu nosaukumu. Emilija klusēja un pieņēma glāsu ar izteiksmīgu, tāpat komisku gestu. Viņa zināja, ka tas bija vispār kaut kāda saprašana, bet pirmo reizi vairāk kā vairākus gadus viņa bija patiesi dzīva. Un pirmo reizi vairāk kā vairākus gadus kāds redzēja viņu bez apgalvojuma, pat ja tas bija kļūda. Viņi turpināja runāt starp krāsnas krāsas, smieklīgus kostīmus un brīnumu smiekli. Emilija neklusēdama, bet arī neizteicot visu patiesību. Gabriela, apburta noslēpumainā viesu spontanitāte, dziļi iekšēji saprata, ka šī ilūzija neilgi pastāvēs. Taču tajā mirklī, dejodama ar svešinieku miljardieri un joprojām turot spraudeņu pudeli pie sava priekšautu, Emīlija izvēlējās izbaudīt šo brīdi, vismaz vienu vakaru. Nākamajā rītā, kad sociālie tīkli bija piepildīti ar fotogrāfijām no ekstravagantiem kostīmiem un video par slavenībām, kas paklupa savos supervaroņu apmetņos, Emīlija Lēna atkal bija uz ceļiem. Taču tagad viņa mazgāja grīdu mazajā virtuvē, kuru dalīja ar savu māti. Tas pats kustība kā iepriekšējā vakarā, bet tagad bez gaismām, mūzikas, šampaniešu un miljardieru radītā jucekļa, tikai balinātāja smarža, augsta kafija izlietnē un parādi, kas pielikti pie leduskapja ar magnētu, uz kura bija rakstīts: Smaidi! Dievs tevi mīl!
Emīlijai bija 23 gadi, bet dzīve jau bija uzlikusi viņai lielāku nastu nekā daudziem pieaugušajiem, kuri ir 3 reizes vecāki par viņu. Viņas māte Lorena Leina bija bijusi kāds ir, kāds ir. Izseko 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 kāds ir, kāds ir.
Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, kāds ir, kāds ir. Izseko, es neesmu pārliecināts, vai ferns risinājums palīdzēja izlabot sajūtas, bet jūs iegūjat punktu par savu mēģinājumu. 1 punkts no cik daudziem? No 1000. Lieliski! Jāatstāj vēl 999 punkti. Emilija sakritīsa galvu, bet dziļi savā sirdī viņa zināja. Gabriels Noriss mēģināja. Bez runas, bez spīduma. Savā nepatīkamajā veidā viņš patiešām mēģināja. Un viņa bija gatava redzēt, kur to varētu vest. Gabriels Noriss nekad nebija cilvēks, kas viegli piekāpjas. Neviens sacensības, neviena sajūta. Visu savu dzīvi viņš uzskatīja, ka pātrinātība ir risks, un jebkuras labuma zīme ir uzaicinājums kritumam. Tādēļ viņš uzbūvēja sienas augstas un nepārtrauktas. Viņš labāk izvēlējās skaitļus par cilvēkiem, sapulces par tēliem un līgumus par sarunām. Līdz Emilija lēna ieiet viņa dzīvē kā vētra, kas slēpjas kā vējš. No skandāla daudz kas mainījās. Bet to, kas pārsteidza Gabrielu, nebija tas, cik daudz cilvēki runāja par Emiliju. Tas bija viņa nevarēja pārtraukt domāt par viņu. Viņas gestos, viņas izcilās piezīmes, viņas veids, kā viņa pārvaldīja haosu ar humoru. Bija tā, it kā viņa viņam būtu atklājusi pavisam jaunu pasauli, kurā būt patiesam bija svarīgāk nekā izskats. Emīlija savukārt stāvēja stingri. Pēc tam, kad viņa bija ierauta publiskajā vētrā, viņa varēja pazust. Bet viņa to nedarīja. Viņa parādījās visautentiskākajā veidā, kādā vien varēja. Viņa atgriezās savā kopienā, atsāka projektus ar bērniem un pensionētām sievietēm, pārvērta vietējo bibliotēku, izrotājot to ar roku glaznotām augļu kastēm, un izmantoja to, kas viņai bija – talantu, spēku un drosmi. Pasaule to pamanīja. Vietējie laikraksti sāka prasīt intervijas. YouTube kanāli vēlējās uzzināt vairāk par sievieti, kura pārvarēja aizspriedumus ar radošumu un humoru. Viens komentārs, ko viņa teica, nejauši ierakstīts no drauga ikdienas sarunas laikā, kļuva ļoti populārs. Ja pasaule mani redz kā tīrītāju, tas ir labi. Ko tā aizmirst, ir tas, ka tīrītājs arī dekorē, organizē un pārveido. Šis teikums izplatījās kā ugunsgrēks, un ar to pietika, lai mainītu viņas stāsta gaitu. Gabriels to visu vēroja no malas. Un jo vairāk viņš redzēja Emīliju spīdam, jo vairāk viņš saprata, ka, iespējams, nekad nebija īsti sapratis, ko nozīmē būt vērtīgam. Jo viņa, neko no viņa neprasot, visiem un sev rādīja, ka viņai vienmēr ir bijis kaut kas dārgs, cieņa. Un atšķirība tagad bija tā, ka pasaule beidzot pievērsa uzmanību. Emīlija nevēlējās vairs redzēt Gabrielu. Vēl joprojām sāpēja atcerēties viņa klusēšanu, kad viņai viņš bija visvairāk vajadzīgs. Bet tad, it kā ne no kurienes, viņš sāka parādīties. Sākumā klusām pie kopienas centra tika atstāta piezīme ar podā augu, kas bija veltījums cerības arhitektam. Pēc tam, kad viņš ieradās klātienē, piedaloties darbos ar uzslietām piedurknēm un svīstot, kamēr centās uzstādīt šķību plauktu. Tas bija smieklīgi un vienlaikus patiesi jauki. Viņa varēja viņu lūgt doties prom, taču to nedarīja, jo dziļi sirdī kaut kas par šo neveiklo mēģinājumu labot to, ko vārdi nevarēja izlabot, aizkustināja viņas sirdi. Viņi sāka biežāk tikties, bez jebkādiem nosaukumiem un solījumiem. Viņa organizēja labdarības pārdošanas pasākumus, bet viņš ieradās ar klusām ziedojumu partijām. Viņa vadīja papīra otrreizējās pārstrādes amatniecības darbnīcu, bet viņš, lai gan nesaprata, kā salocīt papīra lidmašīnu, brīvprātīgi piedāvāja krāsot galdus, pat ja beigās viņa mati palika nokrāsoti. Vienā no šiem pasākumiem vakarā noslēdzoties, Gabriels paņēma mikrofonu un visus pārsteidza. Viņš teica tikai dažus vārdus, bet tie bija ļoti nozīmīgi. Es esmu mācīts atpazīt skaitļus, metriku un rezultātus,
taču šī sieviete man parādīja, kā atpazīt īsto vērtību, ko neviens grafiks nespēs izskaidrot. Emīlija nolieca acis. Viņas sirds gribēja ticēt, bet prāts joprojām sevi sargāja. Kabatas un atklāja delikatu zibu ar mazu zilaiņu, kas bija tādi paši kā viņas acis. Nē, šis ir tikai, lai parādītu, cik tu esi man mīla. Pasūtījums, kas nāk vēlāk. Viņa atgrieza zibu patiesīgi, kā jaunumu, kas ir daudz vērtīgāks par zibām. Tas ir skaists. Tu esi tu. Viņa strēlēja tā vēl, tā vēl, tā vēl, tā vēl, tā vēl. Un kad viņi stājās tam, kas tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl.
Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, 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 tā vēl. Tā vēl, tā vēl, tā vēl, tā vēl, tā vēl, tā vēl, vai viņš ir kārtībā. Viņš ir pie samaņas, taču viņu nogādāja slimnīcā. Lija spēcīgs lietus un automašīna hidroplanēja. Viņš strauji pagriezās, lai izvairītos no cita transporta līdzekļa. Avārija bija nopietna. Emīlija nolieka klausuli pirms dzirdēja pārējo. Viņa metās prom no visa, lūdza Rutai kundzei pieskatīt no un skrieja. Ielas šķita garākas, trokšņainākas, tālākas. Taksometrā viņa drebēja, no bailēm, nenoteiktības un atmiņām par visu, ko dzīvē jau bija zaudējusi. Tas viss atgriezās vienā mirklī, it kā kāds būtu piespiedis atvērt slēgtas istabas durvis. Viņa ieradās slimnīcā ar sirdsklauvēm, jautāja recepcijā un tika pavadīta uz otro stāvu. Ieejot telpā, viņa ieraudzīja Gabrieli guļam, roka pārsieta, dažas skrambas sejā un nogurušs izskats. Bet viņš bija dzīvs. Viņa metās pie viņa. Vai tu esi prātā zaudējis? Tas bija pirmais, ko viņa varēja pateikt ar acīm pilnām asarām. Vai nepietika ar to, ka gandrīz zaudēju tevi vienreiz? Tagad vēl gribi mani nobiedēt līdz nāvei? Gabriels pamēja vājšķiršķi. Es gribēju redzēt tevi šodien rītdienā. Plānotu atnest tev kafiju un siersmaizi no tā vietas, kuru tu tik mīli. Un tu domāji, ka tam ir jāapgriež automašīna? Vienkārši gribēju pātrināt šo pārsteidzjāmo brīdi. Viņa stipri noraudzināja viņa roku, nodarījās gultas malā un dziļi iekrītīja. Kad mani sauca prom pretreiz, es domāju, ka vēlreiz zaudēšu tevi, un sapratu, ka esmu gatava tam. Viņš pagrieza galvu, lai skatītu uz viņu. Viņa skats bija intensīvs, pat caur sāpēm. Emīlija, precējies ar mani. Viņa mirka. Ko? Nekādi puķis, nekāds jauns gredzens, nekādi dārs lukturi, tikai šeit ar dezinfektlīdzekļu un slimnīcas gaisa smaržu. Bet godīgi, tu un es vispatiesākā veidā iespējams. Emīlijai sajūta, kā krūtis iesaista. Un tad viņa atvērās. Vai tu tiešām esi gatavs precēties, būdams visi nodauzīts un ar nemakšķerētu matu? Nu, tagad man ir izdevība. Ja tu sacīsi nē, varu vainot sasitumu. Viņa smējās ar asarām, kas plūda lejup ceļā. Šīs brīžos bija pilnas emociju un patiesības, kas savienoja viņus abos, neatkarīgi no apstākļiem. Jā, Gabriel. Jā, bet ne tikai tāpēc, ka tu tagad jautā. Jā, tāpēc, ka es jau senāk biju teikusi jā. Man vienkārši vajadzēja, lai tu kļūtu par to vīrieti, kāds tu esi šodien. Tas ir tā, ka attiecības dažkārt prasa laiku, lai abi pieaugtu un būtu gatavi nākamajam solim. Šeit, piemēram, Gabējam bija jāiziet cauri savām pieredzēm, lai viņš kļūtu par atbalstošu un mīlošu partneri. Viņš atviegloti nopūtās un pasmaidīja. Tajā brīdī istabā ienāca Nuhs ar jaunu zīmējumu rokās. Vai jūs apprecējāties? Emīlija un Gabriels paskatījās viens uz otru. Mēs apprecējāmies, viņa sacīja. Tieši šeit. Nuhs uzmanīgi uzkāpa uz gultas un apskāva abus. Tagad mēs esam oficiāli trio. Gabriels smējās pat cauri sāpēm, kas, protams, var būt grūti saprotams iesācējam attiecību pasaulē. Sāpju vidū atrast prieku ir kā maza uzvara, kas parāda, cik dziļa ir viņu saikne. Emīlija nolika galvu viņam uz pleca. Un tur parastā slimnīcas 208. Istabā. Bez rotājumiem, bez ziediem, bez mūzikas. Tas, ko daudzi sauktu par visu svarīgāko brīdi savā dzīvē, piedzima. Nevis tāpēc, ka bija ierosinājums, bet tāpēc, ka pirmo reizi nebija nekādu šaubu. Viņi piederēja viens otram un bija gatavi kopā būvēt visu, kas nāks tālāk. Tas ir kā pamats, uz kura veidot māju, kur ik viens izaicinājums kļūst par iespēju augt kopā. Pēc tam dienā slimnīcā laiks šķita ritēt citādi,
it kā pasaule būtu apstājusies, lai ļautu viņiem izbaudīt šo jauno sākumu. Gabriela Irjēš.